Uzmanību, starts! Ar sportisku azartu Madonā izvadīts tautas slēpojums 2026, kas šogad pulcēja rekordlielu skaitu. Teju 1000 slēpot gribētāji no Latvijas un ārvalstīm. Sacensības noritēja sporta un atpūtas bāzēs Smeceres ilas, garākajām trasēm vedot caur gleznainu apvidu līdz pat Smeceres krogam. Paskatieties, laiciņš, perfekti. Man bija prieks, ka es atrodos pierunāju draugu. Ceru, ka viņš ir aizmugurē, nevis priekšā. Bet super. Slēpoja gan meita, gan dēls, gan vīrs, visi slēpoju. Un kā veicās, kā šodien bija, kā ar trasi un salīdzinot ar pāris dienām atpakaļ, kad bija suņu komandas sacensības? No suņu sacensības ir daudz ātrākas, jo suns velk uz priekšu, te pašam jācīnās. Gāja grūti, bet jātaupās vēl rītā biatlonā jānostartē. Vai neparunāt? Nu, tas nešauja. Sākums un beigas trasei ir sarežģīts, vidus tāds vieglāks, bet man patīk te trenēties. Un arī uz sacensībām Madonā es braucu, kad vien varu. Ļoti daudz cilvēku. Neesmu redzējis, cik daudz vispār vienā sacensībās, bet trase labi slīdēja, izbaudāma. Kā par grūtuma pakāpi, jo daudz sūdzās par Madonas reljefu? Nē, bet slīdēja forši, reljefs netraucēja. Nu, kā kuram man traucēja. Bet patiesībā mēs regulāri, kad ir sniegs braucam uz šeieni, un šogad bija pirmoreiz trase, kur mēs nebijām braukuši. Tur tālākais kroga, un tik skaisti. Man likās žēl, ka ir sacensība, kad nevar izvilkt fotoaparātu un fotografēt. Kā var Madonā nebūt laba trase, ļoti laba. Laiks arī. Vienīgais pretinieks šodien bija pretvējš. Nu, es tā skatos, jo tāds ļoti liels atrāviens, bet laikam nav pārsteigums, vai ne? Pašam zinot savu fizisko sagatavotību. Nu jā, jauniem džekiem ir atskaites punkts, kurā vietā viņi ir. Tā kā, jā, viss kārtībā. Līdztekus profesionāliem sportistiem trasē sastopam ģimenes ar bērniem, arī 3-gadniekus, kuriem šie ir pirmie soļi uz slēpēm. Savukārt madoniešu Indriksona ģimenei tas ir prieks un azarts jau gadiem ilgi. Tev patīk slēpot? Jā, Kas ir tas pats foršākais? kad dabūju vietas. Un tu šodien arī dabūji, vai ne? Jā, pirmo. Tu lepojies? Jā, Par sevi, par brāli, par visu ģimeni, vai ne? jā. Slēpošana ir ļoti labs sporta veids, jo to mēs visi darām arī vasarā, rollerslēpēm. Mazie jau ir sporta skolā, es ar tēti brīvajā laikā darbojamies un izkustamies visu gadu, un cītīgie treniņi ir atmaksājušies. Mazākais ir pievienojies sporta skolā, gan agrāk no visiem, jo vienkārši ir jātiek visiem līdzi, un tad arī jau mazliet, ka tik profesionāli pie trenera trenējas. Tā kā var redzēt arī rezultāts, jā, kustēties vajag, iesaku visiem, slēpot noteikti vajag. Pagājušo gadu apsarmies sniega nebija. Latvijā bija vienīgais slēpojums, kurš Madonā notika pa 2 km aplī. Ja? Šogad notiksies pa 15-16 km aplī. Distances kā parasti mums dažādas. Sākām ar bērniem, pēc tam 2,5 jaunieši, tad ir 7 Herkules slēpojums, kur, protams, tādi entuziasti, kuri grib pamēģināt savus spēkus, un tad, protams, paši spēcīgākie 16 vai 32. Jebkurā gadījumā Madonas slēpojums ir viens no populārākajiem, un ja bieži vispār kaut kur var notikt, tad tas var notikt Madonā. Un visticamāk tieši tāpēc Madonas slēpojums gadu gaitā pulcējas arī augsta līmeņa sportistus, tostarp olimpiešus Andreju Rastargujevu, Ilmāru Brīci, Baibu Bendiku, Kitu Jauziņu, Lauri un Lindu Kaparkalējus un citus. Savukārt Smeceres ilu infrastruktūra un reljefs, kādēļ Madona nereti tiek dēvēta par ziemas galvaspilsētu, ir kā pamats cerībām uz jauno paudzi. Un viens no tiem - madonietis Emīls Nils Grūmiņš. Slēpošana ir ļoti labs sporta veids, iedvesmojošs. Man patīk sacīkstes ar konkurentiem. Es esmu priecīgs ar savu 3. vietu. Bija spēcīgi konkurenti. Trase ļoti laba. Slēpes arī kā pa sviestus slīdēja ļoti labi. Šodien forša diena, jā. Tiešām priecīgs esmu. Mamma teica, ka jūs dzīvojat tikai Smeceres ilā un visās citās trasēs. Visu laiku treniņi. Tā ir taisnība? Jā, jātrenējas ir daudz, lai neatpaliktu. Ir jācenšas, jā, ļoti grūts sporta veids. Bet kas ir tavs mērķis? Es gribu piedalīties nākotnē Olimpiskajās spēlēs, pasaules kausos un parādīt, ka mēs esam stipri gan Madonas novads, gan Latvijā. Lai tev izdodās. Paldies! Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.